Nu, labadiena visiem! Skatāties, man tikko parādījās YouTube'ā rekāds, kad bijusī deputāte Stepaņenko Satversmes tiesā uzvar valsti. Tūlīt jums uzlikšu video un iedošu dažus komentārus. Ar sūdzību Satversmes tiesā vērsās bijusī Saeimas deputāte Jūlija Stepaņenko. Laikā, kad deputātiem bija prasība uzrādīt Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas certifikātu, Stepaņenko šādu certifikātu neiesniedza. Līdz ar to nevarēja arī pilnvērtīgi piedalīties parlamenta sēdēs un nesaņēma algu. Kad ārkārtējo situāciju valstī atcēla, prasību potēties pret Covidu saglabāja tikai atsevišķām profesijām, piemēram, mediķiem, pedagogiem un arī Saeimas deputātiem. Satversmes tiesa lēmusi, tas tobrīd nebija samērīgi un tāpēc neatbilst Satversmei. Arī viena deputāta balsī ir nozīme. Satversmes tiesa konstatēja, ka sabiedrības iegūtais labums no tā, ka tiek liegts darboties pilnvērtīgi vienam Saeimas deputātam tādos apstākļos, kad Saeima lēmumus varēja pieņemt attālinātā formātā, tomēr ir mazāks nekā vienam deputātam nodarītais viņu tiesībām kaitējums. Tas nozīmē, ka par laiku, kurā bijusī deputāte Stepaņenko nevarēja pilnvērtīgi pildīt savu darbu, viņa var pieprasīt kompensāciju par algu, ko nesaņēma. Tas bija saprātīgi. Tiešām tas, ko lēma Satversmes tiesā, no sākta gala šis Saeimas lēmums bija absolūti neloģisks. Tiesas ieskatā prasība pēc certifikāta deputātiem tikusi saglabāta nesamērīgi ilgi, ņemot vērā, ka deputāti nav piemēram ārsti, kas ir ciešā kontaktā ar Covida slimniekiem. Tiesas sēdēs valsts puses Saeimu aizstāvošais advokāts vērsa uzmanību, ka tas pirmkārt darīts sabiedrības interesēs. Nu redziet, uzliku uz pauzes, jo sākās tas, ka es gribu pakomentēt Saeimas to aizstāvētāju, to advokātu. Klausaties vēl sekundīti, tūlīt būs, es pateikšu. Turklāt bija vajadzīgs palielināt vakcināciju. Bija vajadzīgs palielināt vakcināciju un? Aptveri un Nu redzējāt, bija vajadzīgs palielināt vakcinācijas aptveri. Ej, miļie cilvēki, nu tad tagad reku ir uzpeldēja viss. Jūs saprotiet? Šeit arī viss uzpeldēja, ja? Vajadzēja. Kam vajadzēja? Sātanistam Billam Geitsam? To vajadzēja visiem šitiem Rockefelleriem. Mīļie cilvēki, kas izgudroja? Ja? Masoni, Bills Geits un pārējie visi. Viņi radīja šo vīrusu. Tie cilvēki, kam vajadzēja, tie viņu arī radīja, palaida un uz to uzpelnīja miljardus. Pastieties, kādas zāļu kompānijas, jeb daļas ir Geitsa ģimenei un pārējiem sātanistiem vai masoniem, sauciet kā gribiet, ja? Un Latvijā vienkārši es uzskatu, ka šie latviešu, kā mēs sakam, pakalpiņi, jo vienmēr mēs esam bijuši pakalpiņi visām, tām, teiksim, ja mēs tagad esam Eiropas Savienībā, mēs esam pakalpiņi visiem Eiropas šitiem te bosiem, ja. Protams, tā kā mēs bijām zem Padomju Savienības, mēs bijām pakalpiņi padomju varai, ja. Latvieši vienmēr ir bijuši pakalpiņi, ja. Mēs redzam savā tautā, ka mums ir bijuši varoņi, ja, ka mums ir bijuši cilvēki, kas ir spējuši stāties pretī tā brīža varām, bet viņi vienmēr ir bijuši tik maz, un viņi bijuši tur, Gunārs Astra un kādus vēl tur uz pirkstiem var saskaitīt, ja, latviešu mežabrāļus, ja, mežabrāļi, kur es visu laiku uzsveru, ja, mežabrāļi, Mežabrāļi bija viens no piemēriem, kas man visu laiku prātā sēž joprojām, kad viņi ar saviem šmaiseriem, vai ne, tur, kas gari neceremonējās, šmaiseri ārā un nafigi un gar zemi, vai ne.
vienkārši neatceros, kāds tur tas kalibrs bija iekšā, bet vienkārši kaulu zāģi, kā man fāteris sauca, teica, ka tā viņus kādreiz sauca tos šmaiserus. Tā kā meža brāļi, leģionāri, tie ir varoņi Latvijā. Šitie visi pakalpiņi, ja, jūs iedomājaties, vienu dienu vajadzēs, teiksim, tur, es nezinu, jā, labi, es tā jau daudz esmu pateicis, akal publiski skaļi un akal kādam šitas te var aiziet ne tajās ausīs. Tā kā zēni, tā tad lūk, kur izpaudās tā patiesība, kāpēc ko vajadzēja, vai ne? Turpinam tālāk sekundi. Deputātiem tāpēc sabiedrībai bija jārāda piemērs. Jā, tā ir tāda muldēšana sabiedrībai. Jūs iedomājaties, sabiedrība, cilvēki ir lieli un paši saprot, un viņi negrib pieņemt Geitsa satanista Indi, kas bija kapsulās, kas bija tajās tur iekšā, jā, nezināmas izcelsmes žļurga, kā mēs sakam, jā. Jūs saprotiet, cilvēki, mēs cik ir gads, 2 pagājuši, visi visu ir aizmirsuši, visi ir nomierinājies, tie, kas žļurgu saņēma, tie tagad saindēti staigā, kā saka, gaida savu pēdējo stundiņu. Jo tie, kas ir sapotēti, tie, kā saka, mirst kā mušas, teiksim tā. Tikai tas ir laika jautājums, pastieties, vai ne, kā saka, tā ir lēnā nāve, ja, teiksim, tu tur brauc ar mašīnu vai kā tur nosities ātrā nāve, tad šitas tas žļurga tavā organismā ir, kā saka, inde te vēd no iekšpuses, un tā ir, tāpēc tāds īsais ātrais video par to, kad, tātad tie, kas tur sēdēja, ja, tiem bija jāparāda, noteikti, kā, jūs saprotiet, viņus atkal katrā gadījumā kāds ietekmēja, mēs taču nezinām visas varas aizkulises, ja, kurš atrakstīja kādu e-pastu tur tā laika tur premjeram vai kādam tur prezidentam, ja, jums ir jāsaprot, kad nav nekāda Latvijā tur neatkarīga, tur tāda, šitāda, ko pasaka sātanisti pasaules valdība, jo pasaulē ir, kā mēs sakam, ķeņevaja šitā praviķeļsto, ēnas valdība, ko neviens neredz. Tie atrakstīja e-pastu un pateica, zēni, darīsiet tā, vai, ja ne, jums būs visiem kirdik, un latviešu pakalpiņi un bāleliņi to paņēma un izdarīja.